Klients tev saka, mums jau ir sadarbības partneris. Ko dari tu? Es tev pateikšu, ko dara lielākā daļa pārdevēja. Lielākā daļa pārdevēja saka, nu labi, skaidrs, jā, nu tad laikam neko. Un viss un padodas. Tātad, kad klients pasaka, mums ir sadarbības partneris, ko mums vajadzētu darīt? Ļoti bieži, ja tu veiksi augstos zvanus pārdošanā, tu jau principā zināsi, ka viņam ir kāds, kas, teiksim, varbūt to pakalpojumu sniedz. Un tad kāds ir tavs uzdevums? Tavs uzdevums nav viņam pateikt, klau, bet mēs esam labāki, varbūt grib izskatīt mūsu. Tavs uzdevums patiesībā tajā augstajā zvanā, kad tev pasaka, ka mums jau ir sadarbības partneris, ir mēģināt ieviest šaubas. Mēģināt ieviest šaubas par to, ka varbūt tas sadarbības partneris nav labākais. Ja? Nevis mēģināt pārliecināt, ka viņam vajadzētu iet pie jums. Kā to darīt? Ir vairāk veidi. Viens no veidiem ir, piemēram, ir vairākas frāzes, ko var mēģināt teikt. Tātad, kā es to parasti daru, es jums pateikšu. Ja arī man ir konkrēti piemēri, konkrēti augsto zvanu piemēri, kur šis strādā fantastiski. Mēs zvanījām cilvēkiem, uzņēmumiem, kuriem jau bija sadarbības partneris, un reāli tā doma, ka mēģināt viņus pārvilināt pie mums. Un tie piemēri ir atrodami pārdošanas apmācību platformā, tur ir ļoti daudz īsti augsto zvanu piemēri, ja links aprakstā var apsīties. Tātad, ko es daru? Klients pasaka, mums sadarbības partneris. Ok. Un tad, ko mēs darām? Mēs sakām, ok, sakiet, vai jūs esat 100% apmierināts ar savu esošo sadarbības partneri? Un te mēs liekam uzsvaru uz 100%. Ja? Tātad, ok, pilnībā saprotu. Vēl ko var piebilst, vēl vienu frāzi pateikšu. Tātad, ok, nav problēma. Patiesībā lielākā daļa uzņēmumu, kurus mēs uzrunājam, jau ir sadarbības partneris. Sakiet, lūdzu, vai esat 100% apmierināts ar esošo sadarbību? Ja? Un uzsvars uz 100% apmierināts ar esošo sadarbību? Un tad visdrīzāk pateiks, te ir vairāk varianti. Ja? Vai neesam, vai esam. Ja neesam, tad ir diezgan vienkārši. Okay, kas ir tas, kas varbūt jūs neapmierina līdz galam? Mēģinām atrast, kas viņam neapmierina, un tad mēs, teiksim, varētu piedāvāt kaut ko tādu, kas viņam salabot šo neapmierinātību. Taču bieži vien klienti pateiks, jā, mēs esam 100% apmierināti. Un atkal jau, nākamais solis, ko mēs darām, labi, ja tu esi 100% apmierināts, super. Nākošais jautājums būtu, ok, pilnībā saprotu, bet sakiet, vai esat pilnīgi aizvērti, ka sadarbība varētu būt labāka un efektīvāka? Ja? Vai jūs esat pilnībā aizvērti domājat, ka sadarbība varētu būt labāka un efektīvāka? Un atkal uzsvert uz pilnībā aizvērti tam, ka sadarbība varētu būt labāka un efektīvāka. Un te atkal jau bija man vairākas sarunas, kur šī brīdī klientā, nu labi, jā, kas jums ir? Jā, vienkārši, nu labi, kas jums ir? Nu lūk, un... Jā, šis strādā ļoti labi. Jā, tādā veidā mēs ieviešam šaubas, ka, ok, tu esi 100% apmierināts, bet vai tiešām tu esi pilnībā 100% aizvērts tam, ka varbūt tā sadarbība varētu būt labāka un efektīvāka? Nu, lūk, tā kā šis ir labs veids, kā mēģināt klientos ieviest šaubas. Vēl viens veids ir, ja, šis te prasīs nedaudz vairāk drosmes, ko jūs varat darīt, ir paprasīt, piemēram, klients saka, mums jau ir sadarbības partneris. Ok, pilnībā saprotu. Sakiet, lūdzu, vai šis, teiksim, sadarbības partneris ir kāds no jūsu ģimenes vai varbūt radinieks? Nē. Nu redz, ok, tad jau to sadarbības partneri var mainīt jebkurā laikā, pareizi. Šis te var, teiksim, parādi iedot bišķiņ tādu smieklu dēvu klietam. Nu jā, ok, jā, kas jums ir. Tā kā, bet šo te atkal neizdarīs jau kurš katrs, jo šis tomēr prasa tādu savu tādu veidu, kā to pasniegt. Ja? Viss šis te ir jādara ar smaidu uz lūpām un jājūtās pilnīgi brīvi. Mums jau ir sadarbības partneris. Ok, pilnībā saprotu. Patiesībā lielākā daļa klientu, kam mēs zvanām, ja viņiem ir sadarbības partneris. Sakiet, vai viņš varbūt ir jūsu radinieks vai no ģimenes? Nē. Ok, ideāli. Tad jau tos var mainīt jebkurā laikā, pareizi? Jā. Tad atkal jau. Viss ir veids, kā jūs to darat. Nav atslēga no vārdos, atslēga ir, kā jūs viņus pasniedzat. Ja jūs to izdarīsiet šādi, mums jau ir sadarbības partneris. Jā, ok, patiesībā lielākā daļai klientu jau ir mūsu sadarbības partneris. Sakiet, vai tas ir kāds no jūsu ģimenes vai radinieks? Nē. Tad jau tos var manīt jebkurā laikā, vai ne? Tad šāda efekta nebūs nekāda, ja? Tad šis te būs, tas cilvēks padomājas, ko kāds slimnieks esat. Tāpēc, jā, viss pārdošanā ir tas, kā mēs to pasniedzam, kā mēs to sakam. Tāpēc, izmantojot šo te, lai ieviestu klientos šaubas par to, vai viņu sadarbības partneris ir tiešām labākais, un iespējams, ka ir labāks alternatīvas ārā, ja? Tā kā droši, un pats galvenais, draugi mīļie, nepadodamies pie tā, jā, ir sadarbības partneris, bet vai tas nozīmē, ka nav labāka alternatīva? Nē. Vai tas nozīmē, ka nav iespēja labāka sadarbības iespēja? Nē.
Tieši tāpēc mums ir jāmēģina iesēkt neliela šauba, un lai viņš vispār ir gatavs tikai izskatīt iespējamas sadarbības partneru maiņas. Ja? Un tad jau mēs ejam tālāk uz nākamajiem soļiem, tikšanās, un te jau tikšanā mēs jau ejam uz to pārdošanas sarunu. Tā kā tā, ja bija noderīgi. Šī ir tikai maza daļa no tā, ko mēs mācāmies pārdošanas apmācību platformā. Lejā aprakstā ir links, tur ir īsti piemēri, zvanu piemēri, vairāk kā 15 stundu saturs, iknedēļas Zoom sesijas, kurās mēs tiekamies un šādā formātā strādājam ar pārdošanu, ar jūsu jautājumiem un uzlabojam rezultātus pilnīgi visiem. Ja? Tu vari mācīties pārdošanu neizejot no mājām. Spied uz linku zemāk, pievienojamies un tiekamies vienīgajā pārdošanas platformā Latvijā. Čau!